Jāņa evaņģēlijā ir kāds teksts, kur Jēzus saka, ka neviens nevar nākt pie manis, ja viņu nevelk Tēvs, kas man ir sūtījis. Un cilvēks pats par sevi nespēja nākt pie Dieva. Viņš nespēja nākt pie Kristus. Tēvs ir tas, kas viņu velk. Dievs ir tas, kas viņu velk. Un šī vilkšana ir tāda nepārvarama ilgošanās. Tas ir tāds iekšējs nemieris. Tā ir tāda iekšēja izsalkuma vai slāpju sajūta iepazīt patiesību. Un Bībelē ir kāds ļoti interesants un zīmīgs stāsts, epizode par kādu etiopieti, kurš dodas no Jeruzalemes atpakaļ uz Etiopiju, un viņš brauc savos ratos, un tad viņš lasa svētos rakstus. Un šis cilvēks, šis etiopietis, viņš bija augstā amatpersona Etiopijā, un tomēr viņš dodas tādā ļoti bīstamā ceļā, tādā garā ceļā, kas arī saistās ar diezgan lieliem tēriņiem. Viņš dodas no Etiopijas uz Jeruzalemi. Mēs varētu sacīt, viņam taču nekā netrūka, materiālā ziņā pavisam noteikti ne. Viņam bija vāra, viņam bija bagātība, viņam bija status, un tomēr mēs redzam, šī etiopieša sirdī bija kādas slāpes, tur bija kaut kāds tukšums, tur bija izsalkums, viņš bija kaut ko dzirdējis par Dievu, bet vienalga viņu vilka kādas neaprakstāmas ilgas. Viņš ir gatavs doties ceļā. Viņš riskē, viņš tērē laiku, tērē resursus, lai meklētu Dievu. Un jā, turklāt svētie raksti tolaik bija ļoti dārgi, tos pārrakstīja ar roku, tie bija ar roku rakstīti, tie bija rakstīti uz pergamenta, un tos varēja atļauties labākajā gadījumā ļoti turīgi cilvēki. Un atkal ir jautājums, kāpēc etiopietim to vajadzēja, kāpēc viņš ir šos svētos rakstus iegādājies? Jo viņā ir šī iekšējā dziļā vilkme. Viņam ir ilgas, viņam ir slāpes, viņam kaut kas nedod mieru. Un tas ir Tēvs, kas viņu velk pie sevis. Bet tā kā Tēvs atklājas Jēzū, tad mēs varam sacīt, ka Tēvs viņu velk pie Dēla. Mēs varētu pieņemt, ka tur bija noteikti arī kādi cilvēki, kur mēģināja etiopieti atrunāt no šī ceļojuma, kāpēc dosies tādā ceļojumā, riskēs tagad ar dzīvību, tu patērēsi līdzekļus, vai tev tiešām to vajag, vai tev kā trūkst. Un jā, viņam kaut kā trūka. Un viņam trūka tā visaugstākā, vislielākā, kas cilvēkam pietrūkst bieži vien. Dieva pazīšanas, viņš nepazina Dievu. Lūk, viņš bija kaut ko dzirdējis iespējams par Dievu, bet savā dvēselē viņš noteikti sajūta tādu pamudinājumu, ka Dievs viņam saka, meklē mani, meklē. Un tagad ir jautājums tev, vai arī tu neesi dzirdējis kādu līdzīgu balsi sevī, vai neesi nekad domājis, ka tev iespējams būtu bijis jābūt mazliet citādākam cilvēkam, ka tu īsti nedzīvo tādu dzīvi, kādu iespējams Dievs no tevis sagaida, ka tu sajūti varbūt kādu iekšēju tukšumu, ko šī pasaule vienkārši nevar piepildīt, kad varbūt tev tavā dzīvē ir viss, kā gudrajam Zālamanam, bet vienlaicīgi tev ir tā intuitīvā sajūta, ka viss ir arī niecība, viss ir vēja ķeršana, kā saka Zālamans. Varbūt esi dzirdējis kādus kristiešus, runājam, un pēkšņi esi sajūtis arī sevī, ka tev tā kā tāds dzelonīts ieduras sirdī, un kad tu saproti, ka runa ir par mani, tad zini, ka tas ir tas veids, kā Dievs tevi velk pie sevis. Tieši tāpat kā etiopieti, Dievs velk un aicina arī tevi. Un ir tāds iedrošinājums beigās, tā teikt, saņem drosmi un iet un meklēt Dievu. Jēzus arī iedrošina, viņš saka, nāciet pie manis. Visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es gribu jūs atvieglināt. Citā vietā Jēzus saka, kas pie manis nāk, to es tiešām neatstumšu. Vēl jau vecajā derībā ir sacīts, meklējiet to kungu, kamēr viņš ir atrodams, piesauciet viņu, kamēr viņš ir tuvu. Jā, šodien ir tas laiks, ka tev ir vēl iespēja meklēt Dievu. Šodien, ja tu dzirdi šos vārdus, ieklausies savā sirdī un pajautā, vai nav tā, ka kaut kur dziļi
savā sirdī intuitīvi es jūtu, ka Dievs aicina arī mani. Atsaucies viņam. Nospļaujies uz to, ko citi domās. Nospļaujies uz to, cik tas tev izmaksās. Un te nav runa par finansēm, bet tas iespējams prasīs tev no kaut kā atteikties savā dzīvē. Bet zini, ka atrodot Dievu, tu atrodi arī dzīvību. Nevis tikai to bioloģisko dzīvību, kuru jau mēs visi šobrīd dzīvojam, bet tu atrod to dzīvību, kuru mēs saucam un Bībele sauc par mūžīgo dzīvību. Ieklausies sevī. Es esmu pārliecināts, Dievs aicina arī tevi. Viņš saka, meklē mani. Tik vienkārši.